Es ik pa laikam uzčirstu sociālajos tīklos cilvēkus, kuri tiešām ir bagāti. Tur var redzēt, ka cilvēki ir bagāti. Varbūt viņi arī kāds tur izīrē savus tos Bugatti un Maibakus un Ferrari un visus šitos, bet, padomājam loģiski, tam visam arī nepieciešama nauda. Lai vienkārši izīrē. Tu vari izīrēt. Tātad, kas tu esi attiecībā pret viņu, vai ne? Un man patīk tas viņu domu gājiens, absolūti visiem bez izņēmuma, ir šis domu gājiens, kad, lai viņi tiktu pie šīs dzīves, viņiem bija nepieciešams iefiltrēties pie cilvēkiem, kuri dzīvo tādu dzīvi. Lai viņi iesfiltrētos pie šiem cilvēkiem, principā ir divi varianti. Ja? Tas bija arī aprakstīts bagātais teica, nabagais teica, šī metode ļoti elementāra. Vai nu tev jāiet pie viņa pavelti jāstrādā, jātīra māja, jāmazgā izlietnes un jābūt tuvumā šī cilvēka. Otrs variants, tu ej un samaksā šim cilvēkam. Ir tikai vienīgi loģiski, ka tāds parastā līmeņa cilvēks, pieņemsim, kurš ikdienā pelna piecīti, piemēram, 5 mēnesī, viņš nenokļūs miljardiera kompānijā. Tas ir 2 nesavienojami puzlīšu gabaliņi kā tādi. Un tātad tas nozīmē, ka ja ir cilvēks domājuši, viņam jāiet viņam ir jāiet pa kāpnēm, nevis jācenšas no zemes līmeņa uzlikt uzreiz uz 5. stāvu. Tātad no pampera līmeņa bērndārznieka uzlikt uzreiz universitātes krēslā. Kādi būtībā šodien cilvēka varianti, lai viņš veidotu pieaugt? Tātad būtībā vienīgais variants ir samaksāt. Tātad, ja cilvēks domā, ka viņam ir iespēja pavelti, tā ka pavelti iegūt zināšanas un pavelti iegūt tās zināšanas, kuras atrodas pie cilvēkiem, kuri paši ir samaksājuši par zināšanām, tad šie cilvēki dzīvo tādā kā dziļā ilūzijā, vai ne? Ja tiešām tas strādātu, kad cilvēks varētu apgūt bez mācīšanās arābu, armēņu valodu un zināt, kā bez instrukcijas izlekt ar izpletni, tad būtībā skolas kā tādas vispār nevajadzētu, vai ne? Tādēļ, ja cilvēks atrodas kaut kādā līmenī, un viņš nejūtas labi savā līmenī, jeb viņš jau ir izspēlējies šajā smilškastē, viņam ir jāizdomā, kā atpirkt sevi no šīta līmeņa. Tā ir viņa problēma. Ja nē, viņš var sulkāt ledu savā līmenī kaut visu dzīvi un tēlot kaut kādu bezjēdzīgu ezotēriķi, kurš skraida ar tūtiņu biksēm un stāstīt visai pasaulē, ka nauda nav svarīga. Tādi lohi pilna sabiedrība šobrīd, it sevišķi Latvijā. Latvijā tāpēc, kad šī kara ietekme un pakļāvība ir integrēta cilvēkā tik ļoti, kad viņš savā šizofrēnijā to ir pārvērsis par ezotēriku, jeb par garīgo programmu. Dārgie draugi, viss ļoti vienkārši. Jūs, protams, varat rakt dīķi ar rokām pašu spēkiem, es jau pats izdarīšu. Varbūt kaut kādā brīdī nopelnīsiet lāpstei, bet jums paies 35 gadi, kamēr jūs viņu izraksiet. Ar traktoru jūs to varat izdarīt vienā vasarā. Ar izaugsmi precīzi tāpat. Tie, kas domā, ka izaugsme ir grāmatiņas izlasīšana, tie vēl līdz izaugsmē tad laikam vēl nav tikuši kā tādai.